kā tu raksturo mūzika Latvijā? Vai, nu, jo es saprotu, ka, kā es redzu pasauli, ja, tad ir tādas, manā pasaulē ir 3 tādas aktīvākas vietas, ir Britu sala, ja, tā ir vieta, kur top mūzika daudz. Un ir Amerika. Un Amerika, un Latvija, 3 vietas, kas tādas... Uz visu laiku vietas, kurās top plosās, mūzika, kurš ir tā kā galvenais. Francijā baigi laba mūzika arī ir. Nē, bet viņi franciski dzied. Tas ir forši, nu, un Smuku valodu. Kā lūdzu? Smuku valodu. Man ļoti ir apnikusi angļu valodu. Starp citu ļoti interesanta piezīme. Man arī. Kas ir? Viņi skan visur, nepārtraukti. Jā. No visām pusēm. Visā pasaulē grupas dzied angļu valodā. Jā, vai tiešām nevar izdomāt citu valodu kaut kādu, kamā padziedāt. Un tāpēc, starp citu, man patīk arī, es gan neklausos tik daudz, varbūt franciskas, klausos ļoti daudz spāņu mūziku. Un tieši, zin kādu iemeslu dēļ, es reāli nezinu, ko viņi dzied. Baigi labi izklausās, jo es atceros bērnībā klausīties visu Yamaha, Yomaso, visi šitie te likās nenormāli sakarīgas dziesmas, un pēc tam tu uzzini, ko viņi tur dzied. Nezinājām angliski, jā. Tā bija. Taktamaktafon, tur visi šitie gabali. Tiklīdz sāc saprast valodu, uzreiz jāņem kaut kas atkal, ko nesaprot. Tāpēc tu klausies franču dziesmas? Daļai jā, bet vispār es jāatzīstās diezgan maz pievērš uzmanību dziesmu tekstiem. Jā. Kam tad? Ja man jāatbild, kam tad? Nu, it kā jā. Tagad tā sanāk. Tam, kā tas viss kopā skan. Ja balss ir izmantot kā viens no instrumentiem. Ir ģitāra, ir ērģelis, ir bungas, ir basģitāra un ir valoda. Jā. Un tad ir pilnīgi vienalga, par ko tur dzied. Tad jā. Nu, ir tīpaši, ja franciski dzied. Tad, nu, taču, galvenais, lai šitais viss, ko tu nosauc, ir. Un es pie sevis domāju, ko tur ērģelis iebāz iekšā. Kāds sakars? Disko taču. Bet atgriežos pie jautājuma, kas man pa īstam satrauc. Kā tu vērtē Latvijā mūzika šobrīd kādā posmā ir? Viņa stagnē, attīstās, vai iet atpakaļ, vai uz priekšu, vai kas notiek? Man liekas, šķiet, ka visi šie procesi notiek vienlaikus. Kaut kas stagnē, kaut kas iet uz priekšu, kaut kas uz priekšu nav tālu, kur iet. Jo kas ir tālākais, kur aiziet uz priekšu? Mūzikā. Jo pasauli ir apaļ. Nāve, tālākais ir nāve. Labi, ka stagnē tādā ziņā. Stagnācija diezgan laba lieta. Tā, jā, ja mēs tā to paskatāmies no tāda konteksta, tad jā. Patiesībā jau mūzika atgriežas cilvēku pie tā, kas ir bijis kādreiz. Piemēram, aizvakar es biju uz grupas Manta. Jā. Un Latvijas gāzes koncertu. Un es jūtu, ka Latvijas gāze, tas ir nevis tā kompānija, kas apgādā ar gāzi mūs visus, bet grupa Gas of Latvija, latviešu valodā Latvijas gāze, tas tulkojās, un tā ir ļoti laba grupa. Un grupas Manta mūzikā es saklausu visādas nianses, ko kādreiz savās dziesmās ielika Imants Kalniņš. Un man šķiet, ka Šubrovskis diezgan labi ir mūsdienās pārņēmis es domāju, ka tu pabeidz teikumu. Tas būtu bijis baigi dīvains teikums. Valoda. Muzikālā valoda ir līdzīga, kāda bija Imantam Kalniņam. Jā. Viņa dziesmās. Jā, ok. Bet viens brīdis, man liekas, ka bija tāds, it īpaši popmūzikā, nu, kad bija Prāta vētra super ziedu laiki. Ja, ka zinu, ka cilvēki pat pieskaņojās tam, vai Prāta vētra ir izdevusi albumu vai nav, jo Prāta vētajā gadā izdot albumu, tu var vienkārši atslāpt. Ja, vai tagad tas ir drusciņi? Nu pat zelta mikrofonā, ka Prāta vētra nedabūja to galveno balvu. Ne popmūzikas kategorijā, ne arī gada albumu kategorijā. Sound Poets. Sound Poets dabūja, jā, abos divos. Kas ir nākamie pretendenti uz Prāta vētras Ko? To piedestālu pieteikto? Pagaidām neviens. Kas tas? Pretendenti. Bundzinieks. Pretendenti klepo. Jo Raimonds Pauls uz tā mūžīgā uzvarētāja
pirmās vietas mikrofona aptauju savulaik bija tāda, kur katru gadu viena dziesma kļuva par uzvarētāju. Raimonds Pauls tur entos gadus pēc kārtas uzvarēja. Un tad viņš pats teica, man pietiek. Es eju prom, došu jaunajiem vietu. Kopš tā laikā viņš vairs nekad nav nonācis pirmajā vietā, protams. Bet prātvētrei... Muļķīgi pateica šito, ne? Kaut kādā brīdī. Ko? Muļķīgi pateica šitā. Man pietiek. Tu visu nedod. Jā. Šito jāatcerās, ka šo nevajag teikt. Čeļi pierakstiet. Bet viņš jau arī vairs nepiedalījās. Tā, ka viņam nebija vairs iespējas to dabūt. Jā, bet tik pa brīdim viņš tāpat kaut ko tur novinnē. Viņš piedalās vai nepiedalās? Nē? Nē, viņš vairs neko ne. Nē? Bet man liekas, ka viņam arī baigi maz interesē vispār kaut ko vinnēt vēl. Man tā šķiet, ka viņš tāds ļoti cilvēks ar veselīgu attieksmi pret dzīvi, pret visu, kas notiek, un tādu attieksmi viņš ir saglabājis arī šobrīd 80 gadu vecumā ļoti apskaužami. Man ir daži jautājumi, ko es esmu sagatavojis, jo man nebija vienkārši dažas neskaidrības man dzīvē bija. Dažas bildes, kurās man liekas, ka es man ir aizdomas. Tādas. Bet man ir aizdomas. Man ir aizdomas, tāpēc es gribētu noprecizēt. Parādīs man tās bildes? Tu neticēsi. Un es gribētu viņus apskatīties un saprast, vai tur viss ir korekti. Lūk, šī bilde. Jā. Tas ir Lūrīts, jā? Tas ir Lūrīts, bet ne tas, kurš bez brillēm, bet tas, kurš ar brillēm. Un tas otrs esi tu? Tas esmu es, jā. Kas tas ir pa pasākumu, pa gadījumu? Tā bija intervija, es intervēju Lūrīdu. Tas bija, kurā gadā tas bija? Tas bija kaut kādā 2000 gadu kaut kādā sākumā, kad viņam bija iznācis albums Ecstasy, un man bija tā laime aizbraukt un satikt viņu un parunāties. Bet viņš man uzdāvināja grāmatu ar saviem dziesmu tekstiem, ierakstīja man autogrāfu gan grāmatā, gan arī diskos, ko es biju atvedis. Tā bija ļoti jauka saruna. Man viņš atgādināja kaut kādā ziņā, ja ir kādreiz gadījies ar Boris Gribenšiko kontaktēties. Tiešajā nav astrāli tikai, jo Boris jau ir visur. Katrā viņa atbildē... Mēs tādā akvārijā visi dzīvojam, un Boris ir tas, kas ir tas akvārijas. Kā es saprotu dzīvi? Jā, akvārijas tā grupa, kurā viņš ir. Rekā sakrita. Un to es skatītājiem. Ne tev. Man ļoti Lūrīda attieksme pret jautājumiem bija ļoti līdzīga, kāda tā ir Borisam Grebenšikovam. Atbildot, viņš nepasaka neko, jā. Bet tas ir tik forši un interesanti. Ka tu to atceries uz visu dzīvi. What? Un tajā pašā laikā, ja tev prasa konkrēti, ko viņš atbildēja, tu pat nevar to pateikt. No turienes ir tas izteiciens, neko sev pateica. Tieši no turienes tas nāk, jā. Es domāju, ka tas ir ok. Bet ejam tālāk. Lūk, nākamā bilde, lūdzu, parādi uz ekrānu. Man likās, ka tas ar tiem gariem matiem pa vidu, kas sēž, man liekas, tas esi tu. Bet es neesmu drošs. Tāpēc, vienkārši... Man šķiet, ka tur ir redzams Sandijs Semjonovs no kreisās. Labi. Nākamais esmu es ar padomju armijas parādes zābakiem kājās, starp citu. Man bija tādi, jā. Kas pa svētkiem? Ja tu parādi zābakus. Es tos izmantoju kā savus svētku zābakus. Tie bija tādi šņoru zābaki. Jā. Jo parasti ikdienas zābaki bija tie ķerzaunieki, ko uzvelk tādi, šitik gari. Bet tie bija šņorējumie, tie bija parādes. Un šitie smalkie? Tā ir opera vai kas tas ir? Kāpēc jūs tik smalki sacirtušies? Man šķiet, tas ir kongresnams. Jo... Starp citu, jā, tas ir kongresnams. Nākamais mans, ja nemaldos, ir Kaspars Ozols. Un tas tur notupies priekšā, kurš baigi skatās, par ko mēs runājam ar Sandiju Semjonovu, ir... Jā, viņš reāli grib iekšā tikt sarunā, bet viņš netiek. Raitis Sametis. Man šķiet, ka... Jā, tās ir bildes, jā, es redzu. Uz Raiša Sameša. Jā. Uz Raita Sameša kartas. Kas tas varētu būt pa gadījumu? Kāpēc jūs tur esat sapulcējušies? Ir kaut kādas sajūtas, atmiņas? Parasti bildēs pat foršākā lieta bija nevis tie koncerti, bet tās sarunas, kas notika kafēnīcās, uz trepēm, koridoros.
Līdz ar to tas gadījums arī nav tik būtisks. Mums galvenais jau ir, ka tā saruna ir notikusi. Vēl mums ir kāda bilde. Lūdzu. Jā, tātad šo mēs atradām Facebookā. Tur bija ietagots, ka tas varētu būt tu. Es saprotu, tas, kurš tēlo Strausu šobrīd. Festivālā. Es tur tēloju Strausu, jā. Man ir ierakta galva. Tu nevar zemē. izmantot manu versiju kā atbildi. Tu nevar būt, ka tu tēloji Strausu. Kas tur notiek? Es esmu ieracies ar galvu zemē, kā var redzēt. Un jūtos, starp citu, ļoti, ļoti labi. Jā, kolosāla bilde. Tas nenotika ilgi, kā jūs varat šodien saprast, jo cilvēks bez elpas var iztikt, minūti. Ne vairāk. Nē. Vairāk nē? Nu, nē. Tad es arī izvilku to galvu ārā, kad aptrūkās elpa. Ir tāda putni, kas stāv uz vienas kājas. Ir tāda putni, kas guļ uz vienas kājas. Ir tāda bilde, kur tu guli? Es neesmu putns. Es atvainojos. Vēl varbūt mums ir kāda bilde. Man liekas, ka jābūt. Mums jābūt. Jā, lūk, te tu esi ar Paul McCartney, es saprotu, kopā. Jā, mēs tur stāvam Led Zeppelin koncerts 70. gadā. Jā, šito mēs atradām Twitterī. Jā, mēs tur, es uzpīpēju mazliet kāsīti tur. Jā. Koncertu laikam. McCartneys jau bija atmetis tajā brīdī. Ja, McCartneys bija atmetis, jā. Un nācās vienam izvilkt visu. Es minu, ka labs koncis bija. Tāds, varbūt ne ar baigajām atmiņām, bet sajūt labi. Un vēl kādai jābūt pilnīgi noteikti. Video, kur kāds ir atsūtījis no Pozitīvusa, un tam cilvēkam bija aizdomas, ka tas varētu būt tu, kas dejo. Nē. Tas nav. Nē, tas neesmu es, jo es nekad nemokāju šortus. Tas ir vienīgais, kas tā kā neatbilst realitātei. Varbūt dibenu netik smuki grozu, kā šis ir diezgan glīti. Personāžs. Pieģuks, rekur aizgāja tieši. Labi, metīsimies nākamajā lietā, ar ko tu nodarbojies vēl bez raidījuma vadīšanas un bez kritikas rakstīšanas. Kas ap citu par kritikas rakstīšanu? Viens tāds jautājums. Ņemot vērā, ka Latvijas mūzikas tā pasaule nav tik liela, tie cilvēki, kas tur darbojas, nav tik daudz. Kā tev ir uzrakstīt? Viss pazīstam, jā. Kā tev ir uzrakstīt kritiku par viņam? Tu reāli zini. Tu iepriekš paredzi, vienīgais, kas man ir prātā, tu iepriekš paredzi, ka koncerts būs draņķīgs, un tu vienkārši nē, lai tev nav jāraksta. Tas ir vienīgais, kā var izvilkt, vai... Es eju, lai par to pārliecinātos, bet rakstīt nekad nav obligāti. Var sakot, kritiķa darbs ir diezgan rozēm kaisīts, kā es saprotu. Ir bijis gadījums arī ar Jumpravu, bet... Jumpravai? Ko var uzrakstīt par Jumpravas lietu? Jā, es izstāstīšu tādu gadījumu. Es gribētu. Mēs ar Artu Wolfu abi divi bijām uzrakstījuši par Jumpravu ne to pašu slavinošāko recenziju. Jā. Katrs savu recenzijas daudz. Nevis kopā? Katrs pa vārdam, bet... Katrs savu, bet abas divas bija nevis ar 5, bet ar 3 zvaigznītēm. Kur bija teikts gan kaut kas labs, gan kaut kas nepārāk. Ne par to, ka Jumprava vispār nekam nav vajadzīga, bet par to, ka salīdzinot ar to, ko viņi darīja savulaik 80. gados, šis varbūt nav tik nozīmīgs. Tas ir izplatīts. Neiekļūs vēsturē. Tas ir pilnīgi loģiski, ka cilvēks ir darbojies jau kaut kādus gadus, kaut kādā jomā, tad atcerās arī to, ko viņš darījis pirms tam. Jā, tas ir labi salīdzināt. Nevis ar citiem, bet ar to, ko darīja iepriekš pats. Pareizi. Ja cilvēks ir uztaisījis kaut kādu ģeniālu albumu, vai uzrakstījis ģeniālu grāmatu, vai nospēlējis brīnišķīgi kādu lomu teātrī, nākamajā izrādē viņam ir kaut kāda nožēlojama loma, ar kur viņš pat netiek galā. Tad, protams, ir skumji. Un kā beidzās tas Jumpravas stāsts? Viņi arī zvanīja, un tad 20 sekundes bija? Zvanīja gan man, gan Wolfam. Jūs bijāt blakus viens ar Wolfu tajā brīdī, kad zvanīja? Tas būtu bijis awkward. Nē, mēs ar Wolfu kopā nedzīvojam tajā laikā. Tas ir tik sen. Tik sen, jā. Okay. Nē, mazums. Tur vienkārši beidzās tā, ka
mēs uzzinājām no platforma Rekords, ka viņi ir visi kopā tur tā kā nolēmuši, ka mēs esam sliktie un ka mums ir jāpāraudzina un nolēmuši zvanīt. Un pāraudzināja? Pēc tam jūs atsaucāt recenziju? Jūs rakstījāt iepriekšējā avīzē mēs izsteigājām visas bibliotēkas un iznīcinājām šos laikrakstu eksemplārus. Paldies un Dievam. Arī izsitām no visu cilvēku atmiņām to, ko viņi bija izlasījuši. Jūs esat kolosāli. Mēs tā izdarījām. Jā, bravo. Un tagad pēkšņi mēs nejauši atgādinājām